Es šobrīd atrodos Kūku dzelzceļa stacijā. Un, lai jūs nemulsina šis vietvārds, tam nav nekādas saistības ar konditorijas izstrādājumiem. Jo faktiski jau man bija jāsaka, laikam, ka Kūkas dzelzceļa stacijā, kas latgaliski nozīmē purva gars. Un tieši ar purvu jau faktiski arī šai stacijai ir visciešākais sakars. Jā, mazliet senāk, Pirmā pasaules kara gados, te tika ierīkota stacija, iespējams kaut kādu militāru strateģisku apsvērumu pēc, bet pēc tam tā tika izmantota faktiski arī starpkara periodā, no pašiem pirmsākumiem, 1919. gadā šeit stacija ir, jau tiek saukta par Kūkām, kaut gan 1918. gadā parādās nosaukums Kuki. Varbūt arī mēs par to nestāstītu un nebūtu šis stāsts, ja vien nepienāktu tie laiki Latvijā, kad ļoti intensīvi tika apgūti kūdras purvi, lai iegūtu kūdru, kuru toreiz pamatā izmantoja enerģētikā, kā kurināmo. Un arī viena no pirmajām kūdras fabrikām, kūdras iegūšanas vietām faktiski šeit tika dibināta 1936. 37. gadā. Šeit tika atvērta Kūku kūdras fabrika. Un, protams, ka kūdras ieguves industrija ir diezgan cieši saistīta ar dzelzceļu, gan tāpēc, ka pārvadājot tālākos attālumos dzelzceļš ir nepieciešams, šajā gadījumā plecliežu dzelzceļš, gan tāpēc, ka kūdras izstrādes procesā un tās pārvadāšanai purva reģionā tieši arī ir nepieciešams dzelzceļš, vismaz atvešanai līdz plecliežu dzelzceļam, tikai tas kādreiz bija šaursliežu dzelzceļš. Pirmsākumos tas bija 600 mm plats dzelzceļš, un te arī viens no pirmajām motorlokomotīvēm, kādas tika izmantotas kūdras pārvadāšanas procesā, tika ieviestas, bija gan Vinhofa, gan Junga firmas, mazas 10–12 zirgspēku lielas lokomotīvītes, kas, protams, varēja atvest tikai dažus vagoniņus. Tomēr tas bija daudz efektīvāk nekā to darīt ar kaut kādu citādāku paņēmienu, vest ar zirgiem, piemēram. Un tā kopš 1937. gada šai stacijai parādījās par visam cita funkcija, un tā tika turpināta līdz pat pagājušā gadsimta 80. gadiem, kad, protams, atkal mainījās tehnoloģijas, un galu galā 1990. gadu sākumā arī kūdras iegūšana šajā purvā tika izbeigta. Bet savulaik tas šaursliežu dzelzceļš bija pat 20 km garš, un kopš 1960. gada, acīm redzot, tas Kūku nosaukums te īsti nepatika, tā tika pārdēvēta par Driksnes kūdras fabriku. Mūsdienās Kūkas ir stacija, kurā tiek veikta kravas vilciena izmaiņa, ja nepieciešamības gadījumā arī apdzīšana, bet pietur arī pasažieru vilcieni. Tādējādi vietējiem iedzīvotājiem radot tās ērtības, kas viņiem ļauj gan nokļūt tepat blakus esošajā Jēkabpilī, gan, protams, doties uz Rīgu vai arī uz Rēzekni.